Sveicināti! Šobrīd atrodos mašīnā ar vienu no sievietēm, kas piedalīsies BTA organizētajā sieviešu dienas braucienā. Sveicināti Vinetā! Tātad pievēršam uzmanību viņas matu skaistiem sakārtojumam un, protams, visām pārējām sīkākām detaļām. Sveika, Vineta! Sveiki! Nu, pastāsti lūdzu mazliet vairāk par to, kā tu izlēmi piedalīties šajā rīkotajā pasākumā? Tas bija ļoti spontāni, tagad ļoti grūti braukt. Nāka mašīnas, neredzu vēl stūras pastiprinātāju, nav saprotiet. Kad to brauc un tev nebrauc, jo gribu sākt ar trešu ātrumu. Tas ir ļoti aizraujoši, jā. Jūs man kas turat nepareizi. Kā varbūt tas, lai būtu pie vietas? Nu jā, un tu šobrīd mēs ieslēgsim bišķīt pūtēji, ziniet, tie toki, nezinu, kas... Nu jā, tā ir, ka vienā mašīnā atrodos ar tik skaistu un karstu sievieti, kas sāk svīst ciet logi. Jā. Vai tu mums varētu pastāstīt, uz kurieni mēs šobrīd dodamies? Jā, šobrīd mēs dodamies uz Mārupes 25. autobusa galapunktu, kur atrodas otra dalībniece Ilze Gailīte, un viņa būs mans stūrmanis. Un kas tieši ietilpst stūrmaņa pienākumos? Vai tas ir diezgan atbildīgs darbs, manuprāt? Jā, es uzskatu arī, ka stūrmanim ir ļoti atbildīgs darbs, jo viņam ir, kā šajā pasākumā būs jālasa leģenda, jādomā, kur braukt, kā braukt, varbūt viņas ierosinājumi, kā ātrāk mēs tur varētu nonākt. Protams, kopīgiem spēkiem viss notiks, bet viņai ir ļoti operatīvi jāreģē uz visādiem notikumiem, kas varbūt notiek apkārt mašīnai ārpus tās. Un, protams, es domāju, ka jāsēž piesprādzētājs, nevis tā kā es šobrīd, ja. Tas man būs baigais izaicinājums šajā braucienā, jo es esmu pieradusi nesprādzēties, teikšu atklāti. Nu jā, un autobus redzēt nāk. Skaidriņš. Nu jā, pagaidām tas arī būtu viss. No Vinetas mēs pagaidām sīkāku informāciju nespiedīsim ārā, paspiedīsim to vēlāk. Nu tad čaviņš, saki Vineta, atā visiem. Čava, viss tā.